Nu, un tie nu ir mans sapnis arī piepildījies. Es vienmēr teicu mājiniekiem, ka es gribu būt vienmēr visur cilvēkos, lai mani ievēro. Nu, kur vēl labāk tevi var ievērot, kā ejot sēru gājienā pa priekšu? Ir tuvinieki, kuri atnāk un saka tā, Selga, runā tā, lai visi raud. Tas nozīmē, ko es daru mājās, es sēžu, gatavoju runu. Jā, ja man pasūta raudināšana, tad man ir jāgatavojas. Ja es runāju normāli tā, kā cilvēki zina, kā es izvadu, es katreiz runāju savādāk, jo mums publika gandrīz ir tie apmeklētāji uz bēriem, kas nāk, ja tā var viņus saukt par apmeklētājiem, nu būtībā sērojošie. Ir gandrīz vien un tie paši. Ja, cilvēku kontingents mums šeit nemainās. Tad ir tā, tad ir jāmeklē vai nu attiecīgi dzēja, kas tevi tā sāktu iežēlināt, ja? Un tad, ja es redzu, ka es to runu esmu norunājusi, un to dzejoli noskaitījis, un es skaitu, un es redzu, ka tur cits ģīpst, un cits... Tas ir no manas puses, tā ir nežēlība, bet to man ir tuvinieks pasūtījis. Un tas ir teātris, tev ir jāmāk nospēlēt tā, lai tie klātešošie redz, jā, nu viņa tik skaisti runā, un nu tik žēlīgi, nu tik traki jāraud, nu tad tomēr viņš ir bijis labs cilvēks, ja?